Mainam pilsētu, mainam imidžu. Šeit vajag bārdu. Sveika mazsalace, tad sakam. Tā. Jā, gandrīz man ir interesanti, vai mazsalace, vai Skaņkalni, jo no tās puses braucot, skaties zīmes Skaņkalni. Nē, bija viena zīme uz mazsalaci, jā, no tās puses, ko mēs braucām. Vienā Nu, jā. bija norādīts tikai. Bet nu atraduši esam. Jāiet vienkārši ciemoties. Esam iebraukuši dziļi mazsalacā. Nu, ļoti dziļi. Cik? Vismaz 2 kilometri. Vismaz. Un esam nonākuši pie jaunās mazsalacas skolas. Jā. Un jāsatiek ir mūsu gidi. Jā, šīs dienas gidi. Griežam riņķī, re, ka viņi jau stāv. 4 gabali. Čau. Mikus. Mikus arī. Čau. Anni. Krista. Miks. Dana. Čau, Krista Valters. Čau, Čau, Dana Valters. Ko mēs šodien darām mazsalacā? Šodien mums paredzēts, ka mēs iesim uz mūsu Skaņokalnu, kas ir tāds mazsalacas simbols. Pēc tam aiziesim uz mūsu mazo skolu, kas ir viena no retajām skolām, kas ir Mūžas sēkā. Pēc tam parādīsim mūsu jaunāko ieguvumu mazsalacas sporta laukumu. Mēs esam atnākuši pie Eņģeļavas, kur agrāk ir mitinājies eņģeļi, jo agrāk mazslats vēlns postīja, un Dievs sūtīja eņģeļus tā kā glābt iedzīvotājs no vēlna, un tur patvērušies eņģeļi. Un tāpēc viņi arī sauc par Eņģeļavu. Vēl ir dzirdēta tāda teika, ka viņas sauc tieši par eņģeļavu, jo viņai ir tāda kā ārfa, var redzēt te. Vēl arī līdzīgi eņģeļu spārniem tieši vidū var redzēt tieši tā, ka spārni ir. Jā, tāda maza vardīte. Nē, man vienkārši viens čoms. Neko neredz. Viņš tev ir izmācījis arī, jā? Cik tam mums būs jānostaigā šeit pa meža takām? Nu, cik jūs varat? Nē, varam mēs daudz, nu bet cik tad- būs? Nu, kaut kādi 2 kilometri. Kopējais garums Emocijas 6. Varam arī 6 piedāvāt. Miku, Ko? 6 kilometri. Mierīgi. Šodien es nominies jau kādas 11. Tu jau kungs teiksi, ka tu nevar vairs pamīties. Tāpēc, ka man nepatīk mīties. Tas velosipēds nav mans. Staigāt labāk. Vai ne? Vai skriet? Jūs teicāt, ka katra vieta ir kādam putnam veltīta. Jā. Un ka kuram putnam tad šī vieta ir? Tur ir rakstīts, nezinu, nepateikšu. Dzēniem jau ka dzēns blakus tieši ir. Un kas tad izdomāja to visu, ka katrā vietā jābūt savam putnam un tā kā putnu takam? Bija tā, ka šis viss, pats par sevi Skaņokalns tika taisīts 1993. gadā. Ar kurbadu taku. Jā, ar kurbadu taku, un visi turisti jau brauc, visu laiku redzēts jau viss, un tad izdomāja, ka vajag tomēr kaut ko jaunu. Un tad uztaisīja šo taku, kas sauc bērniem, Jā, tur putnu rotaļas. salido mājās, un tur visāds rotaļas ir, kurš smagāks. Tagad varam noskaidrot, kurš ir. Jā. Mēs pagājušreiz jau uz tām Mums bija diezgan līdzīgs tas svars. Es pakāpšos bišķi uz priekšu. Redz, nostāsimies līdz. Mēs esam apnākuši pie sapņu tepēm. Šeit mēs redzam mīlētāju tiltiņu, tur nāk mīlnieki. Ko viņi dara parasti uz tiltiņa? Tumšos. Jāni naktī. Satiekās slepeni. Šeit skaistu. Ļoti skaisti upīt. Tāda stāvupīte. Un tad mums tagad būs jākāp pa šīm stāviem, kātnēm. Un katram būs jāiedomājas vēlēšanās, kā Jāskaita pakāpieni ar acīm ciet un jākāp augšā. Ja sajūk, jāsaka no sākuma, jo tu nepiepildīsies vēlēšanās. Es gribēju redzēt, kā tu nofilmēsi ar acīm ciet. Es to darīšu. Es paļaušos uz savu Ar maņu izjūtu. Ar maņu. Es ievēlos vēlēšanos te, skaitu kāpju, ja, un tad saku ciparu? Jā. Vai kā? Un jūs zinat to pareizo, ja? Jā. Tiešām? Jā. Labi. Mēs pārliecināsim. Es tad sāku. Un Ar acīm ciet, Miku. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5.
Aizver acis. Valter, tu šmaucies. 3-1, 44, 52, 12, 16, 32, 18, 19, vēl viens solis, vēl viens. Tu varēji teikt vēl 3. Nu, cik? Tad es būtu nojaucis. Tu kā, cik 96? Labs, mums būs pa vēlēšanai. Probījās jau uzkāp augšā. Šeit jau normāli aiziet. Tāds sajūt jau pietiekami. Pazūd ārā no manas būdiņas tur iepeklī. Es nesabrīdu. Te viņš guļ. Re, te guļ. Tur iekšā domā? Nu? Viena no laikam nedaudzajām alām, kurās var tā kārtīgi ieiet un nostāties pilnā augumā. Jā, un arī teika vēsta, ka kādreiz šeit ir dzīvos velns, un viņš esot traucējis Maslats iedzīvotāju dzīvi. Kādā veidā? Viņš ir... Tieši traucējis dažādas nelaimes taisīs. Palēdības. Arī velna kancelē lasīs savas lekcijas. Un tā tagad šī ala tukša, kad padzīts šis velns. Mēs ar šito esam līdzīgi. Tagad. Mēs tad esam velna kancelē, un kur aizmugurē redzam neļķu klinti. Kāpēc neļķu klints? Šāds nosaukums ir dots tāpēc, ka agrāk auga uz viņas tādas baltas neļķis. Tāpēc arī ir šāds nosaukums neļķu klints. Un augstumā viņi ir 20 metrus un platumā 300 metrus. Tad nopietni klintīti. Jā. Velna kancela, tad no šejienes tad tas velns, kas dzīvo jalā, arī tad savus pātarus skaitīja? Jā, tieši šeit, tāpēc arī ir nosaukums velna kancela. Prom, visi prom! Kā ir Masalacā ar to ikdienu? Ko jūs darat, izņemot skolu? Skola skaidrs, tā ir. Mums ir ļoti daudz pulciņi. Ļoti daudz mūsu kultūras namā ir dziedāšanas, pulciņu dejošanas. Priekš puišiem ir metāla apstrāde, koka apstrāde. Ļoti daudz pulciņu. Arī ļoti attīstīts Masalacā. Mums arī tas jaunais sporta laukums var spēlēt florbolu, tenisu, basketbolu, arī skolā volejbolu pulciņi. Katru ceturtdienu vispār es gaidu un vienmēr iet spēlēt volejbolu. Un, jā, mums arī bija pašiem savu florbola komanda. Arī, tagad arī ir daudz Masalacas puiši, kas spēlē zem komandas, kas Latvijas virslīgā spēlē. Kas vēl? Apmeklējam mūzikas skolu, mākslas skolu. Mēs ar Danu pagājušajā gadā pabeidzām mūzikas skolu. Ko tu spēlēji? Klavieres. Manējā. Jā, un tāpat mums diezgan skolā ir daudz pulciņi. Tā kā, ja grib ko darīt, tad ir ko darīt. Vienmēr var atrast, ko darīt. Tas tā vienmēr dzīvē ir. Tas gan. Un ja grib atnākt līdz Skaņam kalnam, tad arī atnāc līdz Skaņam kalnam. Bet šī laikam ir tā galējā vietiņa, visai takai, kur tad arī visi nonāk, vai ne? Tā galvenā. Šī ir, protams, kā redzam, viena no Latvijas lielākajām tādām gludajām klintīm. Un viņi ir, tā teikt, unikāli. Jo, protams, kad visi zina, kad viņi ir populāri ar to, ka viņai ir tāda unikāla atbalsts, ja nostājās tur tālāk kalniņā. Un, viņas pašas augstums ir 12 metri, kopējais ir ar visu klinti tā pilnā augstumā 19 metri un garumā 90. Tā kā, protams, visi šeit brauc, lai apskatītos viņi, dzied arī kādreiz ik pa laikam šeit kādi atbrauc, koncerti kādi šeit notiek, viss kas te ir aktīvi, te viss notiek, jā. Miku, zin ko, aizējam un uztaisam to pantīru. Aizējam. Ja? Jā. Labi, ejam uz turieni, uztaisam pantīru. Jūs paklausaties, vai tā arī būs, ja? Ādam, kas ir tava sieva? Ieva? Sieva. Sieva? Ieva. Ādam! Kas ir tava sieva? Ieva. Ieva, taču ir. Ir. Izrādās, ka tur taisnība tajā bestsellerā. Labi.
Salien no malu malām, draugi, radi, kaimiņi un klases biedri. Ko, māja jau tā liela, bet kas tajā iekšā? Fantastiski, jā. Tas bija jautājums. Tā ir sākums skola. Šeit mācās bērni no 1. līdz 4. klasē. Tur rakstīts Masalacas vidusskola. Jā, šī skola un jaunā skola ir apvienotas tā kā zem vienu nosaukumu. No sākuma tā bija Muiža, bet 1905. gadā viņa tika nodedzināta. Revolūcijas dēļ. Revolūcijas dēļ, tieši tā. Un 1933. gadā viņi jau tika atjaunot tieši kā skolas vajadzībām. Kam īsti piederēja Muiža šī ēka? Tad kāds tur arī dzīvoja visticamāk? Nu, pirmās izziņas ir bijušas no 1528. gada, ja nemaldos. Šeit dzīvoja barons Falkenbergs, atvainojos. Un, nu jā, tā kā agrāk ir bijis Falkenbergs, un pēc viņa vārda, tā kā latviskojot, viņu to vārdu sanācis ir Valtenbergi, tā kā viņa tā dzimta. Un nu, no tā ir kā arī radies tas nosaukums, kā senākā izziņa, tā ir no visām, cik zināma. Tas nozīmē to, ka viņš ir viens no Masalacas tādu pamatakmeņa licējiem. Nu jā, principā jā. Varētu būt, ka viņš ir viens no šīs Muižas tādiem galvenajiem bijis kādā laikā. Pēdējā vietiņa, ko gribējāt parādīt? Jā, tas ir mūsu sporta laukums. Šovasar pilsētas svētkos atklājām ar florbola spēli. Un jā, šeit varam redzēt, ka masalacieši izmanto šo iespēju un sporto aktīvi. Nu jā, jūs jau bijāt nobijušies, ka neviens nebija. Jā. 4 komandas. Jā. Jūs paši arī nākat? Vēl nav bijusi iespēja. Protams, gribētos, protams. Vajadzētu atnākt arī tiešām, jā, draugiem sarunāt, protams. Nu, ko tad jāsaka? Paldies. Paldies tev. Paldies. Paldies. Un 4. paldies. Paldies tev. Paldies tev. Paldies tev. Tev vēl mēs neatvadamies. Jā. Nu ko, kā jau teicām, mēs braucam gulēt, bet no rīta jau atkal celsimies, lai vēl 2 vietas jums parādītu, vai ne, Mika? Jā, mēs rādīsim savu Latviju. Ejam!